Labvakar, dārgie vecāki un viesi. Labvakar. Šovakar studijā man ir kopā mans kolēģis Arturs un mans kolēģis Norberts. Pašu pirmo gadu, kad 10. C, mēs iesākām veseli 26 pozitīvu cilvēku sastāvā. Mūsu klase bija ļoti daudzpusīga un katram bija savi sleptie talanti. Un šo sleptos talantus mums izdevās atraisīt tā gada pašā beidzamajā skolas pasākumā. Mūsu priekšnesums izraisīja pašas lielākās, pašas skaļākās ovācijas, un tas arī pierāda, ka mūsu priekšnesums bija pats labākais. Un tad es domāju, piedāvāsim jums nelielu ieskatu šajā video, tad lūdzu video studijā.
Tas tiešām bija kaut kas vienreizējs. Atceries? Jā, es atceros, tas īstenībā bija kas tiešām kas superīgs. Bet ar to jau viss nebeidzās. Tieši tā. Kaut gan mēs 11. klasi iesākām, diemžēl par 6 cilvēkiem mazāk, tas galīgi netraucē izpausties mūsu radošajām garām. Tieši tā, mūsu klase piedalījās vēl nebijušā pasaukumā, ZD čempionātā. Un īstenībā tajā mums veicās samērā labi, īstenībā pat ļoti labi. Jā, jo mēs ieguvām 3. vietu un līdz 2. vietai pietrūka pavisam maz. Nu jā, bet tas jau nebija pats galvenākais. Galvenākais bija piedalīties un stiprināt klases garu. Arī jums mēs piedāvāsim apskatīties video, jeb slow motion video, ar kura palīdzību mēs tikām ZD čempionātā. Un kā arī piedāvāsim pāris bildes, kurās mēs centāmies attēlot mūsu Aluksnes tempļa kalnu, kā arī mūsu AVG simboliku un kā arī dažas bildes no šī pasākuma. Nu tad video studijā. Par cik mans kolēģis Norberts ir aizgulējies, es pats jums piedāvāšu apskatīties video, kurā ir ietverts, kā mēs gatavojam priekšnesumu retomakaram un polonēzi. Lūdzu video studijā. Kas tikko bija? Tu aizgulējies, tu varēji. Nu, tad laikam šim vakaram viss. Tad, domāju, novēlēšu jums jauku vakaru. Saudzējiet sevi un tiksimies citreiz. Čau!